bija labāk man dzirdēt, jā. Es bišķi traucējos, tāpēc, ka es domāju, ka es varu pateikt kaut ko latviski, bet 5 gadi atpakaļ vispār neko nemāku runāt. Bet es tev netulkošu. Nevar būt, es tevi neticu. Mēs tikai gribam aizlūgt. Nekās, pēc tam atnāks atpakaļ. Jā, saprot, ka neviens neko nesaprot. Okay. Devis Tēvs, paldies Tev. Paldies, ka Tu esi šeit, paldies, ka Tavs gars jūtams, paldies, ka Tu aizkustini mūs. Un es pateicos arī par Romānu, kungs, kas pirmo reizi var būt šeit mūsu vidū, Tēvs. Es lūdzu, kungs, par viņu svētī viņu, kungs, lai Tavs gars vēl bagātīgāk nonāk uz viņu, kungs. Un tas, ko Tu, Dievs, gribi pateikt mums, viņš var pateikt, kungs. Un tas vārds, kas nāk no viņa lūpām, lai tas ir smags un iekrīt dziļi mūsu sirdī, kungs. Lai katrs vārds, kas nāk no Tevis, kungs, ienāk mūsu dzīvē un paveic to darbu, kas ir ieplānots. Un neatgriežas tukšā, kungs. Dod tavu mieru un arī latviešu valodas prasmes šajā dienā. Amen. Jā, Tēvs, es pateicos arī par Romānu, un es lūdzu Dievs, ka Tu runā, kungs, caur viņu, Dievs, kā Tu lietoji, kungs, Mūzu un viņu, kad viņš nejūtās veikls, kungs, runājot, Dievs. Es lūdzu Tēvs, ka Tu tāpat tās vārdu Romānu runā caur viņu, Dievs, un svētī, kungs, cel savu draudz, Tēvs, šajā dievkopējumā. Tavā vārdā, Jēzus. Amen. Amen. Nu labi, dargie, ja kaut ko nesaproti, ja uzreiz zinu, te blakus pie siena ir stop krāna, var apstājot, ja es varu noskaidrot, ko es gribu pateikt, ja, tad jūs saprotat, ja ne, mēs pasaucam Āronu un mūzum būs vieglāk, ja. Jā, ok, dargie, kā jūs, daudziem no jums dzīvo Karastā un bišķi vēlāk atbrauc šeit nekā Marcija. Es tikai 10 gadi atpakaļ, Marcija, es saprotu, 12 gadi atpakaļ atbrauc. 4, 2 gadi štrunci, jā. Jā, un sāk dzīvot, un es ticu, ka Dievs atsūtīja man šeit, un es nesaprotu līdz sākumam, kāpēc viņš to izdarīja. Jā. Es kā visiem jokoju, es lietuvietis, dzīvoju Latvijā, runāju tikai krieviski. Bet šodien mēs kaut ko bišķi uzlabosim. Jā. Man ir sieva, 3 bērni, 3 mazbērni. Un es gaidu vēl 4. mazbērnu, un bērnu arī gaidu, bet pagaidām vajag pagaidīt. Ja. Un tā. Un ko es gribu pateikt par sevi? Bija tāda mirklī manai dzīvei, kad es lasu Bībeli un saku redzēt, ka tur ir svarīgi lietas. Un es sapratu, to ir manai mammai, šo ir manai māsai. Šo ir manai sievai, šo ir manam dēlam, un es tieši lapas ieliktu tur, un es domāju, atnāk tad laiks, es palasīšu. Un mans dēļ apstāja, pagaidi, Romāns to visu uzrakstīt tevi. Man, ja tikai tevi, noņemtīsi lapas un lasīt priekš sevis, ko tur ir. Un es tik baidos to, tāpēc, ka tik daudz svarīgi lietas uzrakstīta tur, ka es saku, un par melošanu, un par zakšanu arī tieši priekš man, jā. Un tad es saku, bišķi tak, apstiprināt, Dievs, es gribu tevi vairāk, un es zinu, ka viņš grib, ka tieši viņš bija manai dzīvei vairāk un vairāk. Un vienreiz lūkšanā netālu, es domāju, ka mazākam nedēļu atpakaļ es redzēju vīziju. Ja? Un šolaik es no rīta strādāju kā setnieks. Un pēc tam man ir savu bizneses. Un es redzu tīras ielas, pilnīgi tīras. Ja? Un pēc tam, kad ir līnija, un tur daudz stiklu no mašīnas, ja, kā salostam stikls, pilnīgi, neviena stikliņa, daudz. Un man tieši tāda vizija jautājums, wow, cik daudz vajag mašīnai, tad avārijas notiek, ja būtu tik daudz stikliņu, 5 centimetri pa visu, tikai stikls.
Un es saku, lūkšana laika jautāt Dievs, kas to varbūt nozīmē vispār, var kaut ko to loģiskā un atnakt, ka avārijas ir salauza, kaut kam salauzas dzīvē, kaut ko notieks dzīvēs cilvēkam. Un tik daudz, mēs dzīvojam, ka mēs uzticam Dievu, mūsu ielas kā bez putekļa, kā tīri, ja? Bet ir daudz cilvēkus, kam tikai ir avārija un nav cerība nekāda. Un Dievs ir atbilde un var izmantot viņu dzīvē. Un es zinu, ka Dievs būs izmantot mūsu dzīvē tieši, kā pieskaras citu sirdi un uzlabot, dot to cerību, kas var ievad šeit dzīvības ceļu. Jā, un es garantēju, ka Dievs skatās uz jums, ka kombaini stāv dārzā. Mums ir maziņa vīzija, maziņā dārziņš, bet Dievs skatās uz jums un saprot, šo ir kombains. Es izdomāju jūs kā kombains, ja? Raža ir gatava. Un nesamazināt savu vērtījums, skaties uz Dievu un jautāt, kas tu vari izmantot mani? Es nav nekas. Es tūkšs vēders, spainis, jā, tad es tūkšs, es nemaku neko izdarīt, man nav nekāda spēka, ne saprašanas, ko darīt. Bet Dievs, es jums 100% pateicu, ļoti labi. Uzreiz varu tev izmantot. Tev ir tukšs, tev vajag ideja, tev vajag spēku. Man to ir. Man vajag, ka tu atnāk pie manis un dabūju to. Un jā. Man Marcija atsūtīja tad Bībeles pantiņi un saka lasīt, un man izskatās, ka zini, ka speciālists, kas gatavo zīvi, viena nāzīm tā atdalas gaļu no kauliem. Un es sapratu tieši, pa vidu zīvi un tikai kauli gaļa, zīvju gaļa atsevišķi, un kauli redz, un pie viņiem neatstāt nekāda gaļiņa. Tā griez tak stiprāk, jā. Un šo ir vieta, man krievu valoda Bībele, es uzticu, ka latviešu arī ir, paldies Dievam. Bet man bišķi, un kā krievu laikā bija tāda filmas, jā, man viens biletes, otrs biletes, kāpēc, jā, ja zaudu vienu, būs otrais, jā, ja tu zaudē otrais biletes, tad man ir mēneša biletes, jā, man tieši tā šo mirkli, jā. Jā, no kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no karības, kas cīņas jūsu locekļos. Jūs iekārtojat un jums nav. Jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunam sirdim lūdzat, lai to šķiestu savās karībās. Laulības pārkāpējot cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dievam ienaidībā? Kas gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas pret Dieva ienaidnieku. Jeb vai jums šķiet, ka raksti velti saka, uz kaudību nesat tas gars, kas mūsos māja. Totiet viņš dod lielāku žēlastību, tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Tad padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam un viņš bēgs no jums. Tuvieties Dievam, tad viņš tuviesies jums. Šķistiet rokas grēcinīgi un skaidrojiet šaubīgiet sirds. Iesiet nelaimīgi un vaimanajiet un raudiet jūsu smieklī, lai to pārvērsti vaidos un jūsu prieks skumjas. Ziemotesta kunga priekšā,
tad viņš jums paaugstinās. Un mēs iesim, un mums ir mūsu vēlējums. Mēs gribam, un mūsu griba tik liela, mums ir iespēja tā. Man bija tāds gadījums, netālā laikā es pazemīgs cilvēks, es sevi pilnīgi sapratu, ka es tik daudz laiku ar Dievu, bet es sāku strādāt un izdarīt to, ko manuprāt, izskatās, ka viss labi. Man vajag bija pavadīt laiks nometņu, kristīga nometņu, un es sarunās ar napārnieku, kompanionu, draugs, ka viņš izpild manu darbu, un es atbraucu un savam priekšniekam neko nepateicu. Domāju, es izdarīju visu pareizi. Atbraucu atpakaļ, un viņš uzzina, man nebija darba, un viņš bija tik dusmīgs, un man apvainoja, un dot papildu darbu, un aprunāja, ka es gribu velti dabūt naudiņu, pelnījā. Bet es atstrādāju to laiku, un man bija tad, es pazaudu mieru pilnīgi. Es sāku strādāt savu darbu, un man burbuli, priamo burbuli. Man ir taisnība. Es izdarīju visu pareizi, bet es sapratu, viņš man priekšnieks. Un priekšnieks ir no Dieva. Un es nemaku apstājās bremzēt nekā. Es nekāda poga nestrādā manai dzīvei. Un tieši es salauzu savu, es sapratu, to nepareizi. Es stāvēs ceļās, paprasu savu palīgu, ja viņš palūdz par mani, viņš tā bišķi ticīgais, un kamāk viņš saka, lūdzat par mani, un pēc tam es tālāk pats lūdzu. Ja es sapratu, ka Dievs, es gribu ziemoties priekš tevi, ja darīt visu pareizi. Es sapratu, man ir taisnība no sava kalne, no sava pusē, no sava mala. Es taisns, bet patiesība tur nav. Tur nav patiesība. Viens cilvēks, man kolēģi arī, mēs strādājām, un viņš brauc autobusā, un atnāk kontroliors, viņam nebija biletes, un viņš atnāk uz darbu, un tik dusmīgs, viņš ļauj, kas notiek? Vienu pieturu man vajag braukt līdz manai jaunai mašīnai, kur stāv garāžā, braukt pēc tam darbu, un mans kontrolieris paprasa biletes, man nebija, viņam ir papildu no valsts, es apmaksu visu nodekļu, viņi paņem mani naudu, es visu pareizi apmaksu, un viņi paņem man vēl sodas naudu. Un es sapratu, viņš tieši kā es pēc daudz gadus, bet pabremzēja, šodien tu būsi direktors Rīgas satiksmēs. Es tādu izdarīšu, zini ka neviens zakitis nevar aiziet uz autobusa bez biletes. Pagaidi, mirkli priekš tam tu teici, ka tu apmaksā nodokļu, Rīgas satiksmes dabūja papildu naudas. Nē. Ja es priekšnieks, es izdarīšu tā, ka neviens nemāk braukt bez biletes. Ja gribu, pagaidi, kur patiesība? Izmainās tikai to, ka bija vienu uzvardiņu, kur bija direktors, un izmainās tālā, un izmainās visi apstākļi. Patiesība nemainās. Un mums vajag to meklēt, to patiesību. Un ko mēs vēlējamies, vajag skatīties, kā Dievs skatās no to. Un dažreiz būs mainās jūsu risinājums, jūsu mērķis. Un mums dažreiz vajag saprast, ka Dieva valstībā, Dievs izdomā, ka Dieva valstība ir iekšējā. Latviski bišķi labāk uzrakstīt Lukā, tur mūsu vidus, blakus ar mums. Ja mēs
Artis, ja mēs stāvēsim un mums, viņam ir Dieva valstība un man Dieva valstība, kas atnāks blakus, viņš būs Dieva valstība teritorijā. Un vajag saprast, ka tieši Dievs dod spēku mums nest tieši iekšējā Dieva valstība un pieskaras cilvēku. Varbūt tu nepieskaras vispār, varbūt tu brauc autobusā, bet tev ir, kā pārbaudīt, mums ir Dieva valstība vai nē? Vispār, kā saprast, mēs izpildām Dievu prātu vai nē? Vai mēs izpildām savu prātu? Dieva valstība, kas ir? Neēšanas? Jā, neapgaršana. Ko? Prieks, miers un patiesība. Ja tev nav prieka, nav miera, to izskatās, ka patiesība no to, ko izdarīja Dievs, no krusta, jā. Viņš uzdevināja to patiesību. Jā, bet mums vajag būt prieks un miers. Ja to nav, vajag meklēt. Mēs kaut ko pazaudām. Daudz reizes es redzu cilvēku kalpo citiem, bet viņa seja tik skumja. Es domāju, tu gribi kaut pakalpot cilvēkam, bet tev pati šo mirkli nav Dieva valstība iekšējā. Dievs tieši izdomā, ka tu būsi to trauks, kur neesi šo, kur pieskaras. Ja, es kalpoju evangelizācijā, teikšu, es parādu Dieva valstībā savai dzīvei, un kad vajag, es teikšu. Un tieši tā, dažreiz mēs neko nedarām, mēs pieskaram cilvēku dzīvei. Un kad mēs izpildām savu vēlējumu, ko mēs gribam, diemžēl mēs nenesam Dieva valstību. Mēs, priekš mani, lai man būtu, jā, svētī šo trijos, jā. Mēs gribam, man priekš, tā. Un mūsu rokai radīt tā, un tā mums grūti izdarīt. Bet Dievs grib, ka mēs mainām savu domāšanu, mainām savu sirdi. Un tieši Jēkab, jā, viņš griež par mums un parāda, paskaties, ko tev iekšējā. Un dažreiz mēs sadalām cilvēkus. Man tetis sadala ļoti viegli, jā. Labs un slikts. Un viņam bija tāda saprašanā, un es tieši tetis apmācīja man, kā saprast, ka viņš labs vai nē. Un viņam bija savi kriteriji, un es sapratu, ka tieši man tetis Tētim ir taisnība. Un es sapratu, ka ir balts un ir melns. Bet, kad es saku lasīt Bībeli, neticīgais cilvēks, kā bija. Man bija gadījums, kad man izskatās, kad man vajag Dievs, bet es saku lasīt un sapratu, ka mana balta nav mana balta. Viņa blakus ar Bībeles balta kāda pelika. Jūs zināt, kad printerā ieliksim lapas, abi balti, bet viens no 3 eiro dārgāk, plus 1000, ja? Un tu skatās, lietakais variants pelikais, a šeit ir baltais, abi baltie. Un mana taisnība bija tieši tāda pelikā. Es sapratu, ka es satikties ar cilvēkiem, ka visi pasauli risina, ka viņi nav labi. Cietumā vai kādu slikti gadījumu, es saku runāt ar viņu un saku runāt ar viņu problēmu, caur ko viņa atnāk, ka viņam nav cerībā. Vispār, jā, viņa baidas to, ko smējas, es blakus sēžu un smējas, viņš baudas atkārtot savu pilsētiņā. Viņa maziņš pilsēta, anenieki, un viņš baidas, ka atnāk veikalā un satikties ar to tantu, kad radnieki, kad būs
bļaut, man zāk! Un viņš sēž cietumā par zakšanu. Un viņš beidzas termiņš, ja, kad viņš tur sēž. Un viņš baidas to. Kāda starpība, ja? Un viņam, kad viņi neizdarīja kaut ko, bet viņa baidas, ka būs sodas nauda, ka būs nelaimīga dzīve. Un viņš nezin, kur darīt nākošo soļu, ka iet pareizi. Daži no viņam grib, no nezin kur. Jums ir atbilde, jums ir dzīvības vārdi, ka var dzert un radās to avots, dzīvības avots. Un es ticu, ka Dievs būs jūs izmantot. Jā. Un kad mēs, Iekabs, ja, otrā pantiņa, viņš teica, ja, jūs iekārtojat un jums nav. Jā, jūs slepkavojat un klaužat un nevarat iegūt. Un cīnēties, gribas pagaidi, Iekab, no kurien tu paņem, ko mums nav, to, ko mēs gribam. Jā, paskatieties ne uz fasādā, bet ko mums iekšē notiek, ko mums notiek mūsu mājā, kā miesā, kanalizācijā, kas notiek, kāda ir problēma. Tu izskatās, ka Iekabs pieskarājas kaut kāda ļoti tuvi. Un mēs nevienam, es domāju, ka no jums neviens nenogalināja cilvēku. Ja? Bet, ja Jēzus paklausīt Jēzu, viņš teica, ka tu aprunāja kaut ko pateikt nepareizi par savu brāļu. Ja? Tu kā nogalināja, ja? Tā slepkavība izdarīja. Ja? Un mēs dažreiz neredzam, ko mēs darām. Mēs tikai kā frāzu, es zinu tad, kā tā būs. Ja, kā lasti. Mūsu sirdi, mūsu muti teica labi vārdi, Jēzus teica, a sirdi tikai lasts. Ja. Un dažreiz mēs neredzam, kā mēs runājam, ko mēs teicam citiem, kāda mūsu attieksmes pret citiem cilvēkiem. Dievs grib, ka glābas visi tautas. Ja. Es nesaprotu dažreiz, ko notiek mūsu pasaulē, bet es daudz redzu, ka ticīgie cilvēki, ka pieder atdot savu dzīvi Jēzum, viņa dusmas par citu tautu, par citu cilvēku, tāpēc, ka viņš runā citu valodās. Un es, kad atnāk draudze, kur runā tikai latviski, viņi bija dusmīgi kaut kā, tā iekšēji, ko viņš šeit dara? Jā, daudz cilvēkus, kas runā latviski, ir krievu draudze, bet izskatās, ka ļoti reti, kad krievu runātais cilvēks iet uz latviešu valodas draudze. Un es pateikšu Dievam paldies par to, ko notiek manai dzīvē. Tāpēc, ka 10 gadi atpakaļ, ja man pateikt, tu būsi latviešu valodas draudze un kalpot šodien latvieski, to pirmais reizes dzīvē, un jūsu mācītājs neeksperimentē uz dzīvnieku, viņš eksperimentē uz cilvēku. Jā, paldies tev par iespēju, bet es sapratu, ka jums daudz ko nesaprot. Kam ir vadītāja apliecība, ja, kā tu runā, kad blakus ar tevi nepareizi ko izdarīja, ko tu teici savam mutim. Ja. Viņš nemāk pareizi izdarīt, ja, pagrieziens un kaut ko. Un dažreiz, kad mēs, es skatos, ka par mēs, es domāju par sevi. Ja? Varbūt jūs nepieskaras vispār, varbūt jūs ar baltiem spārniem, bet es tāda, kāda es ir. Ja? Kāpēc viņam tāda mašīna? Ja viņam nevajag, ja? Vot man vajag tāda mašīna. Mēs darījām 2 nedēļu teltu evangelizāciju, un pie mums tāds cilvēks, kas brauc ar skaņu, ar gaismu,
viņš atbrauc lielu mašīnu, Hammer. Es domāju, ka nedaudz no jums zināt. Nu, liela mašīna, ļoti liela mašīna. Un tikai redzēju priekš tam to foto, un es pabaidos pajautāt, cik viņa maksā, bet pajautāt, cik viņa ēd benzīnu. Un tā domāju, nu, negribu palielināt varbūt jaunu dvīgateli, motors jaunu, varbūt 15 litru no 100 km. Viņš divreiz vairāk. 30? Nē, 35. Es domāju, Dievs, man nevajag tādu mašīnu. Viņa apēd visu, ko visu budžetu manai ģimenei. Es daudz reizi mēneša braucu Rīgā un atpakaļ Jelgavā. Visi radnieki. Man ir Rīga, es atbraucu no Rīgas puse. Un pirmā reize 10 gada laika mēs atbraucam Klaipēdā, otru pusi. Izskatās, ka tuvāk nekā Rīga. Klaipēdā, jā. Un, jā. Un dažreiz mēs neprasām. Jā, tad nākošais punkts ir, ka mums nav tāpēc, ka mēs neprasām Dievam. Un bērni, kad viņam ir apmēram 2-3 gadi, viņam ir tāds, es esmu pats izdarīju, es esmu pats. Nu, bet mēs šajā laikā dažreiz kā bērni, ne laba pusē, bet slikta pusē. Tāpēc ir vieta Bībelē, ka mēs salauzam savas mājas, var ielikt visi nemalki brevna, kokas, baļķos, jā, uz sienu, jā, sargāt Jeruzaleme. Bet Dievs dusmas, tāpēc, ka jūs to darat, no, bet uz manu pusi neskatieties. Jūs darat, izskatās, ka loģiski pareizi, noņemt no sava mājas, baļķi, jā, un ielikt sienā, bet jūs neskatieties. Es visu to izdarīju, ka ja jums šodien paskatīt un paprasīt palīdzību, bet mēs loģiski domājam, ņemsim papildu darbu, bet ignorējam, ko Dievs teica. Un Dievs no visas sirds grib, ka mēs būs tuvāk pie viņam. Jā. Dažreiz kad mēs prasām, jā, tur tālāk, kad mēs prasām, bet nedabūjām. Jā. Ja neizmisiet tuksnesī, ebreju tauta paprasīja gaļu. Gaļu. Ne vista, bet gaļu. Jā. Mēs gribam. Mūsu griba ļoti liela. Es gribu. Un Dievs dod to gaļu, ne? Dod, jā? Daudz? Jā. Ja mūsu valodā 1 metru auguma un 1 dienas var, jebkuru pusi var iet un tur būs gaļa. 1 dienas. Cik bija tur cilvēkus? 600 000 tikai karavīri. No 20 un lielāk. Izskatās, katram bija sieva un pa vienu bērnu. Nebūs, apmēram 2 miljoni cilvēkus Dievs dod gaļu. Un pēc tam viņi saka, ēd ar asinīm. Un kad pirmā reize 20 gadu atpakaļ es lasīju, nesaprotu, kāpēc vajag ēd gaļu ar asinīm. Un šajā gada lasu Bībeli un sapratu, te ir tuksnesī, tur neko neaug, malki neviens neizved. 2 miljonam ir gaļa, bet cept viņa nemāk. Viņam nav iespēja. Gudri cilvēki man pateica uzreiz, var žāvēt, bet mums ir gribu. Es gribu. Un to griba tik liela, tu zaudus jebkuru loģiku, jebkuru pazemēšanu, jebko.
Un dažreiz mēs gribam, un mūsu griba tik liela, gaļu vajag, gribu. Un Dievs, ja tu gribi hameru, paņem, ko tu burtus darīt ar tev mašīnai? Tu nesagatavo paņem to, ko Dievs māk tev dot un grib tev dot. Un tu kā kombaini, ja tev nav sagatavošanās sirdī, tu ieliek visi resursi nepareiza virzienā. Es nezinu, kā sagatavot sevi, bet mēs bišķi tālāk iesim. Man bija tad gadījums, es sapratu, ka es gribu darīt, ko Dievs grib. Negribu, ka Dievs svētī manu rokas darbu. Es gribu darīt, ko Dievs grib, ko es darīju. Kāpēc viņš rāda, kāpēc viņš man aicina kaut ko darīt. Es gribu darīt tieši, un nezinu, man nav atbilde. Mārcis neatnāk man, ka Romās Dievs tev pateica, dari to. Un mēs gribam, ka bija atbilde, ka kur ieskat Google jautājums un dabūt atbildē. Bet vajag sagatavot savu sirdi. Vienu mirkli man zvana draugs, kad es neredzēju vairāk kā 5 gadi, un mēs darām vienu evangelizāciju teltu, pirmo evangelizāciju teltu Liepājā, kur es satikties. Un viņš man jautā par kādi vadi. Tur bija vajag vadi, un kur viņa šodien? Es nezinu, ja es jautāju, kāpēc tu jautā par vadi? Un es gribu darīt evangelizācijas teltiņu. Un es sapratu, ka es gribu būt tur. Es neko nepretendēju, man neko nevajag, ne mikrofona nevajag. Es būšu blakus iet un lūgt, tāpēc, ka evangelizācija telti Dievs ielikt manā sirdī. Es nezinu, kur, bet es gribu. Un viņš pateica man dati. Un tieši 2 nometnēs atstāja sevi šajā vasarā. Un tieši dati, tieši precizi vienu nometņu ar sievu gribu pavadīt, otru nometņu ar dēlu. Ja? Un tieši tie dati ir 2 evangelizācijas, kur es sapratu, man vajag būt. Es viņam runu, varu es kaut kur blakus pastaigāt un palūgt. Viņš, var? Tad varbūt palīdz uzcelt šo teltiņu. Jā, es gribu, jā. Un tieši kaut ko notiks. Es kā bulta, jā, es gatavs. Es neteicu, ka visu laiku. Diemžēl, es tāpats kā jūs. Mēs visi pret Dieva vajag Dieva asinis. Man ļoti vajag. Es nevaru pateikt, Dievs, paskaties, kad es labs. Es varu pateikt, Dievs, tavu asini man vajag. Šodien vajag vairāk nekā vakar. Tāpēc, ka es saprotu, kas es esmu ir. Bet es gribat, ko tu gribi. Diemžēl atnāk tāda laika, kad mēs negribam gribat, ko Dievs grib. Tāpēc, ka mums ir sava griba. Sava griba neved mums tur, kur vajag. Neved mums tur, kur vajag. Ja dēliņš iet pie elektrības rozetes, jā, mēs sapratam, tev tur nevajag. Viņš grib. Mēs arī. Mēs bišķi vecāki, bet izdarīt tieši tāpat stulbi darbu. Jūs zināt, kā es saku, ticat Bībelē. Es saku lasīt Bībelē neticīgi cilvēks. Es lasu un sapratu, ka Dievs saka, mani bērni, iet uz absolūti zeme, svēto zeme, iet. Un viņš, tur lieli dzīvo, mēs baidījām, mēs neiesim. Un Dievs tā, iesiet uz Tuknesi, 40 gadi. Un viņi, mēs iesim pret tie lielajiem, mēs dabūjam uzvaru. Dievs, jūs nedabūjat uzvaru, viss. Es domāju, tik stulbi, jums bija tāda iespēja, un pēc tam bija tik daudz problēmas. Es domāju, es tieši biju uz viņu vietā, es izdarīju tieši tāpats. Tieši kļūdi. Es domāju, Roma, tu tic, ka tieši to var notiek? Un es sapratu, jā, Bībeli uzrakstīta tieši to, ko bija.
Tāpēc, ka cilvēki nemainās. Un sāk mainīties tikai tad, kad viņi sāk iet pie Jēzu un prasīt Dievs, palīdz mums. Palīdz mums. Ceturtā un piektā panti ir ļoti skaļi tā teica. Laulībās pārkāpēja cilts. Vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dievam ienaidībā? Izskatās, ka mums viss kārtībā. Dažiem cilvēkiem, šodien nav dažiem. Diemžēl ir problēma ar ģimenes apstākļiem, ar attiecības vīru un sievu. Un to viens teica, ka no Amerikas atnāks, viss to atnāk no tumsībā. No tumsībā, kas salūz mūsu dzīvē, viņš vēlns nežēlo mums. Viņam vajag ko? Zakt, nogalināt, ja? Un pilnīgi salūzat mūsu dzīvē. Viņš to grib. Un dažreiz Bībele, kad rakstīta par šo nepareizo uzvedību, ne tikai ģimenes, bet kad mēs stāvēsim Dievu, kaut kādu Dievu augstāk nekā Jēzus. To var būt naudiņi, var būt darba, var būt bērns, tās var būt vīrs tās, var būt sieva. No kurien ir iet palīdzība, no kurien ir iet glābšana. Dievs mums runā, mani bērni, glābšana no mani. Palīdzība iet no mani, varbūt caur vīru, varbūt caur naudiņu, varbūt, jā, Dievs izvēlēs, bet nezaudam fokusu. Dievs ļoti, ļoti mums mīl, mums priekš Dieva, priekš Jēzu, kā laulībā. Līgava. Un ja mēs līgava, un mums ir attiecība ar vēl vienu vīrietu, tikai tā bučiņa. Jēzus, viss kārtībā? Pa piekdienām. Nē. Ja mēs līgava, tad vajag saprast. Un vajag risināt, mēs ir līgava Jēzu vai nav. Tieši mēs ir tāda līgava, kad viņš atnāk un paņem sevi. Ja līgava tevi savu vīru negaidā, viņš atnāk, viņš paņem to, ka viņi negaida. Vajag atbilst sevi. Viņš dalīt nebūs savu līgumu ar citiem. Varbūt draudzībā ar mieru telefons. Es nezinu, kas tas ir. Nē, es mēlēju. Es zinu, kas tas ir telefons. Es zinu, kas ir spēlēs. Šodien ir spēlēs jebkura vecumā. Jā, ja bišķi pastrādāt, ir veci cilvēki sāk dzīvot tur. Tikai botas atstājas priekš ekrāna, viss tur būs, jā. Seriāli, jebkura. Tikai nerunā ar Dievu. Šodien ir dzīvot cilvēki vispār nevar klusuma laika dzīvot. Vai kaut ko skaļa, kaut ko. Vienalga, rādio, televīzija, kompjūteri. Es varu pateikt, bija kādu laiku, man nav televizora mājās. Un ko? Atnāk tam pusgada un kompjūteri, planšets, telefons, pilnīgi. Un tad padomju laikā bija viss sež viena ekrāna, šodien katram savu ekrāna, nekad nevajag neviens. Atnāk cilvēki, kalpotāji, tieši 10 gadu atpakaļ.
tev ir Facebookā, jā, tad sākam draudzēties, un es viens, viņi visi pacēl telefonu un saka, pagaidi, es šeit, draudzēties šo mirkli, nē, a šodien vēl sliktāk. Jā, viņš nepacēl, SMS atsūtīja blakus istabā. Jā, negrib pacelt balsu, jā, kāpēc vajag, jā, nevajag runāt. Ir tieši tāda situācija, kad bērns nerunā ar vecākiem. 2 gadus dzīvo vienā dzīvoklī. Tāda laika mēs dzīvojam. Bet mēs sapratam, tad to notiek viņam. Nē, to mēs redzam augļi. Bet te notiek pasaulē. Bet te sāk iet uz draudzē. Mēs ir gaismā un vajag būt gaismā. Tumsība apkārt un būs laiki grūtāk un sliktāk, bet Dievs būs rūpējies un šodien līdz šo mirklī viņš rūpēs par mums. Viņš rūpēs par mums. Un mēs sakam tikai fantazēt un domāt, ko var būt, man bailes gara atnāk pie mums. Bet mēs, draudze, mēs ir atbilde šo pasaulē. Mēs ir sals. Mēs ir gaisma. Dievs rūpēs par to, ka mums būs tā spēka. Un mums vajag rūpēties par mūsu sirdi, par manu sirdi. Man vajag rūpēties. Un nevar pateikt, šodien man viss kārtībā. Man viss kārtībā. Es nenozīmē, ka rītdien būs viss kārtībā. Vajag pārbaudīt. Ezekīļa ir kā templī, jā, par templī, kad nebija nekāda uzcelt, jā, un viņš tur aprakstīja iekšējā istabās, un 33 istabās tam svētumā, un 33 istabās, un viens no pravītiem vārdiem teica, ka mēs tādā teltiņā, mēs Ezekīļa uzrakstīja kā teltiņā, mūsu visas istabās, viss kārtībā, mēs pārbaudām katru istabu. Dažreiz mēs ļoti svēti, ļoti priecīgi, ļoti mīļoši, lūdzu, pažālastā, laipni lūdzam, bet kaut kāda notiek drakons kaut kur no mums. Kaut ko pateikt, nepareizi vārdi izdarīja kaut kāda par taisnību. Es tevi izdarīšu, svetam, jā, savu roku. Kurien to ir? Pārbaudi sevi, jā. Dievs tev parādi, kas pareizi, kā nepareizi. Jēzus dzīvo pie mums. Kurien tu var būt? Tu nevar būt. Bet ar Dievu pārbaudi to. Atnāk pie katru istabu. Ja tu redzi, ka tu nepareizi uzvedība nāk, tak nedara, kad neko nenotiek. Dievs, paskati, kas notiek. Tu redzi. Atnes pie gaisma. Es negribu. Ja ir mana vaina, piedod man. Ja atsūtē uguns, ja to nedzīvo iekšējā. Mēs iekšēji ir vairāk nekā ārējā. Mana sieva doja, ka viņa vairāk, 18 gadi viņa bija 50 kg, šodien bišķi vairāk. Bet iekšē mēs lielāki. Aizmirst, ka legions dzīvo cilvēka miesā. Legions, mēs nav miesā, mēs ir gārs. Mums iekšē vairāk. Dievs nedzīvo mums iekšē, nedzīvo maziņš Dievs. Viņa kresls liela, jā, eņģeļi kopā ar viņiem, hiruvīmi, 6 spārniem, jā, kopā. Viņš tev dzīvo, viņš grib tur dzīvot. Un katra tava istaba bija tīra. Halleluja. Un mēs gribam to vai nē, es nezinu. Izskatās, ka tikai es gribu. Labi. Jā. Mēs dažreiz nerūpējamies par mūsu uzvedību, tāpēc, ka izskatās, ka mēs kā visi. Mēs kā visi. Un bišķi labāk. Mēs nezagām, bet varu braukt bez biletes.
Un es kalpoju jaunam cilvēkam. Viņam grūti bija saprast, kā var braukt ar biletēm. Karostā ļoti reti pārbauda taloni. Nu, šodien vairāk, tāpēc, ka kontrolieri arī saprat, ka... Nu, bet man bija savam pats prasmē. Es gribu risināt, dzīvoju Rīgā un risināju. Es nebraukšu bez biletē. Man vajag. Tad bija štrunci 22 centi vai santīmi. Man tikai 20. Un tikai pieņem risinājumu. Nebraukt bez biletes. Un Dievs, palīdz man, es gribu braukt pareizi. Un, redzi, asfalta 2 centiņi, es paņemu, 22, pietiek. Nopirku biletes, viss kārtība. Caur nedēļā tāpat apstākļi. Braucu no draudzes, 20 centu un Dievs, palīdzi man. Dievs man tā uzpilsīja romāns, ja tu meklēt uz zeme palīdzību, to no debesis nedabūju. Tāda diena es staigāju kājām 5 kilometri. Nu, tā bija pēdējais reizes. Pēc tam, kad man vajag kaut kur braukt, jebkura laukiem man ir naudiņa. Un mana liecība. Es risināju, Dievs, es gribu, tu man vajadzīgs. Tu man vajadzīgs. Es gribu dzīvot pareizi. Es nezinu kā. Man nav lieli pelni, man nav naudas. Diemžēl 99% Dievs palīdz! Un ja šodien apsties laiks un man pajautāt romāns, Dievs bija taisnīgs tavai dzīvei, es pateikšu, jebkura mirklī. Apsties jebkurā vietā un jebkurā laikā. Viņš bija tik pateicīgs. Tu nebaidies, ka kaut ko izmainās? Miesa baidās ļoti. Kaut ko štrunci izmainās, bet gars teica, Dievs tev liecina jebkura laika, jebkur tu biji, kas tev notiek, bija taisnīgs pilnīgi. Bija tāds, kad Krievija teritorija bija nometņos, tur vajag pārbaudīt inspekcija, pēc tam, ja man vajag bija būt kā organizators palīdz, un es aizmirst uzlikt zīmogs pase, ka tur katru 3 dienas tāda laika bija vajag, kad zīmogs būs pase, kur tu atradis Krievija teritoriju. Un es domāju, vau! Un man bija tik daudz plānas, brauc pēc tam Permi, pēc tam Maskava, pēc tam Anapa, Krasnodar, tik daudz kilometrāžu. Un tikai atradas aeroportā, atnāk milicionieri. Brīnišķīgi. Mums šodien būs ļoti labi pusdienas. Ejam ar mums. No tevis vajag naudiņu. Es teicu, nē. Es izpildu Dievu darbu. Es aizmirstu, es vainīgs. Soda naudu uzrakstīt, pa līgumu viss kārtībā, bet nedošu, tu nesaproti. Te vajag sēdēt šeit cietumā, šāva lidmašīna tu nebrauc. Es teicu, tur pusauģi Maskavā atbrauc, man vajag dēliņu, un sievai māsai dēliņu, 16 gadi 2 pušiem, paņemt viņu braukt tam nometņu. Bet neko nezinām. Nekas, biletes ir uzreiz uz Anapu, bez Maskava, viss kārtībā. Dievs. Un atnāk cits cilvēks, viņam komandirovka, kaut kur ne tur zīmogs ielikt, viņš ne tāda lapiņa, kur vajag. Viņi man met ārā, paņem citu govis, dabūja pienu no viņa. Pēc tam atdot man dokumenti, brauc, kur grib. Es atlidoju, un tur, kur mēs bija ciemos, viņš teica, mēs gribam pakalpot jums un izdarīt reģistrāciju šajā vietā no mūsu naudas. Viņa grib, nu labi, viņa atnāk acis lieli, tev kāda problēma, tam dokumenti švaki, ejam. Es atnākšu, un man tā dusmīgs sieviete, cik jūs atmaksā par to, ka būt šeit? Es gribu, neko. Nevar būt.
mums visiem vajag naudu, visi milīcija, mums korupcija tik liela. Cik jūs apmaksāt, cik maksāt, kā būtu caur visi likumi problēma. Es teicu, kā notiek, bet tad viņa tā, tad jums vajag sodu naudu izmaksāt. Es gribu, ļoti labi, cik? Viņa teica, tam summu, nebija tik šausmīga summa. Es apmaksāju, man bija tad naudiņa, apmaksāju. Un viņš teica, zvaniet jebkura laikā. Ja viens milicionieris atnāks pie jums, dod viņam tikai telefona trubiņu. Viņa teica, es Latvijas robežā 1:30 nakti braukšu. Viņa teica, tad man mobilais telefons. Neviens negribu, ka būs korupcija manā valstī. Un es tā blakus jebkura milicioniera tā staigāju. Mēnešu laikā man, jūs nevainīgi, jūs apmaksā savu. Par jūs apmaksā Dievs. Jūs varat staigāt ar atvērtam pleciem. Dievs rūpēs par mums. Ja viņam dot uzdevumu kaut kādu, kaut kādu. Jūs zināt, kāda mana pirmā uzdevuma bija? Bija teikt varonis. Pēc konferenča laika stāvēs autobusā Rīga, braucu Jelgava, tāda laika tur dzīvo, un teica, Dievs, es darīju visu, ko tu man paprasi, viss! Un pēc mirkli autobus atbrauc, mikrobusiņš, es sežu neērta kresla kaut kāda vertikāla, kad patek tā un tā, tā dusmīgs, un Dievs man tieši sapratu, dod vietu šajai sievietei. Un tad mana miesa, mana taisnība pācela balsu. Kresla neērta. Kā es māku? Ko viņi par mani padomāt? Pēc mirkli sež tāda sieviete blakus resnā. Man vajag pacelt viņu, pēc tam dot viņu, neērta kresla. Un tāda, kad notiek mana mezglam, kaut ko prātā, es biju tikai nedarīt neko. Un pēc tam es izdomāju, Olēne, blakus, starp Jelgava, Riga, Olēne. Tur es piedodu sēdēt šajā kreslā. Un man balss teica, viņam nevajag, viņa Olēne aizgāja ārā. Un ko man balss pateica? Ļoti labi, blakus Olēne, tad nevajag nekur pacelt, neko tur. Un Olēne visi aizgāja, kam vajag, un viņa stāv. Es domāju, es tikai viegli garīgi traucējums. Ar Dievu man viss kārtībā. Autobus brauc 100 metru, viņa apstājas vadītāju mašīnu un aizgāja. Un es nemāku pacelt acis uz debesīm. Es iet mājās, Dievs, piedod man. Piedod, ka ja tu kaut ko apsolīji Dievam, kad man ir trunciņu, saprot, ka tev vajag to izdarīt. Un viņš būs mazai, ja tu taisnīgs bija mazajam kaut ko gadījumam, tad viņš dod tev vairāk un vairāk un vairāk. Te viņa sirdī. Un es sapratu, ka tu arī grib vairāk. Būt atbildīgs par maziņam. Un 6. pantā Jākabs teica, ja vai jums šķiet, ka raksti vēl sāka uz skaudība neses tās gars, kas mūsu smāja. Totiet viņš dod lielāku žēlastību, tādēļ raksti sāka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Dažreiz mēs nesaprotam, kāda starpība žēlastībā un piedošanā. Ja, kāda starpība vispār, kas un ja tā Artis brauc uz mašīnu un policija, apstājas un tāds, tev fara nestrādā. Tieši po likumam tev vajag soda naudā. Bet lūdzu atbrauc blakus pie benzītanka un nopirkt to lampiņu ielikt.
to ir piedošana. Bet žēlastība, ja viņš paņemt savu maksu un dot viņam naudu, ja viņš mak nopirkt tad lampiņu. Un kad Jāzepam, atnāk brāli, visi 11 brāli, un Benjamīnu viņš sūtīja ēšanu 5 reizes vairāk nekā brāliem. Ir jums tāda atmiņa, kad viņa atnāk, ka Jāzepam, kā palika faraons vai otrais priekš faraonam, un tur bija bēdz zeme vispār. Un tad mirkli, kā visi atnāk pie viņam, tad Benjamīnu, tad tieši viņam brāli, viņš sūtīja 5 reizes vairāk. To ir žēlastība. Viņš neko neizdarīja Benjamīnu, vispār neko neizdarīja. Ja? Это nebija darba alga, ne par ko. Bet tu tāds Benjamins Dieva acīm, viņa žēlastība ir tavai dzīvei, viņš sūta to žēlastību un vajag vērtot to un pareizi izmantot. Slavu Dievam. Halleluja. Un ja mums ir lepnība, grūti ar viņu redzēt, bet paldies Dievs dot vīram sievu un citiem mācītāju, ja sāk redzēt to, un tev ir vajag pareizai risinājums, ko darīt ar šo lepnību, tāpēc, ka tu nebūsi risināt pats, Dievs būs pret tevi. Un nevienam es te nevēlēju, ja tu būtu pret Dievam. Un to ļoti svarīgi. Un Vilkerson uzrakstīja tādu grāmatu, kur 3 krēsli. Augsta krēsli, silta krēsli un karsta krēsli. Un karsta, ka ar Dievam viņam ir īpaša attiecībās, viņš grib braukt, izpildīt Dieva darbu. Augsta krēsli tā, ka viņam vienalga, viņa netic Dievam, viņam neko nevajag no Dieva, un viņš netic, ka ir Dievs. Un silti tāds, ka viss kārtībā, man neko nevajag. Ja es labs dalībnieks draudzē, un tiem, kas sēž silta krēslī, grūtāk runāt ar tiem, kas sēž karsta krēslī. Un viņam vieglāk runāt ar tiem, ka augstā sēž krēslī. Ja karsta krēslī Abrahams, Īsāks, Iekāp. Abrahams, Davids, kad zina Dievu, pēc tam Solomons, viņam viss kārtībā, un Ravāms, viņš zaudēja Izraēla tauta zemē. Jā. Un tieši tā notiek, ka pazīme, ja mēs sēžam, ja es vienreiz uzdot sevi jautājumu, ja es sēžu siltu krēslu, kad man viss kārtībā ar Dievu, ar visiem dalībniekiem manai draudzē, tad man dēliņš var sēdēt tikai augstā krēslī, tāpēc, ka es aizņemt siltu krēslī. No, ja sēžu karsta krēslī, tad man dēliņš var sēdēt blakus silta krēslī. Un es saku jautāt sevi, kur es gribu, ja sēž man dēliņš. Šodien viņam, paldies Dievam, viss kārtībā, viņš Rīgā ir vadītājs slavēšana grupā, kā līderis, ja? Bet tādā mirklī es saku baidīties, tāpēc, ka es redzu, cilvēks iet draudzē, bet viņu dēlē skaļāk teica, Dievs, viņu nekos nenotiek, te priekš veciem cilvēkām, jaunam cilvēkam to nevajag. Un man bija bailēs, ka man dēliņš izdarīt to pats. Es gribu pateikt, ka mums vajag ne tikai par savu sirdi un saprast, kur mēs veidam savu bērni. Tik vismīļākā, visi tuvākā cilvēkus, kur blakus. Un tādā grāmatā bija, kad Iekāps saka,
būt sēžot uz karstu kresli, viņš satikties ar Dievu. Un pēc tam viņš beidzas smēlēt, bet sāk ticēt Dievam no visas sirdi. Un es saku vadīt savu dēliņu jebkur vietas, kur es pārdzīvo Dievu. Tieši kur bija svētajā gara pieskarās no mani, kur bija slavošana. Mēs mažikie braucam konferenču un viss, kur es ticu, ka būs kaut ko notiek ar Dievu, es saku vadīt viņu, ja viņš pats pārdzīvo Dievu. Tāpēc, ka mēs nevaram savu vēlējumu, savu dzīvību ielikt citam sirdī. Ja Arti grib, viņš var pieņemt, varbūt viņam izdevās to pieņemt. Varbūt, varbūt nē. Bet mēs vajag būt jutīgi, ja, to, ka Dievs, kur mums sūtīja un ko viņš grib no mums. Un es no vienam kalpotājam dzirdu, ka ja viņam uzdot jautājumu daudzreiz, ka ja tu sāk dzīvot atkal visu savu dzīvi, tu kaut ko izmainīji vai nē, viņš man viss patīk. Nu, viens no tiem, ko izmainīja, ja es izmainīju, ja man bija ģimene vairāk bērnus. Viņš pazaudēja savu meitu un viņa nomira. Ja, un es sapratu, tik daudz mums vajag spēku izaugt cilvēku, kas sāk ticēt Dievu un tik daudz gudrību, bet tie, kas rada mūsu ģimene, viņa redz, kā mēs dzīvojam, un viņam nevajag daudz ko teikt, viņa pieņem to ar pienu mamma, jā. Jā. Un septītā, jā. Tad padoties Dievam, stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums. Padoties Dievam. Vai mums vajag saprast, man vajag saprast, no kādu avotu es dzeru, no kādu avotu es ēdu, kur es ņemu to garīgu ēšanu, no kuri mēs dabūsim. Ja paskatīt pats sevi apstājas vienu sūtku 24 stundas, ko iet uz mani ausī, ja, nedēļu laiku, ja, kuras mēs dabūjam informāciju, ja, cik mēs pavadām ar Dievu laiku, cik mēs lasījam Bībeli, ja, cik mēs terējam pats priekš sevi, saprast, cik tev terē laiku par ēšanu. Ja? Man kad pasakumi ir, tad vienreiz mēs ēdam dienu, no rīta līdz vakaram. Ja? Bet ir tāda diena man tad sarunas ar Dievu. Es sevi uzdošu, mana sieva dažreiz, ko tu pagulēji vēl brīvdienās? Bet es sapratu, ja es pazaudu vissvarīgo laiku, es pazaudu daudz vairāk. Man vajag stundu to, ko sieva mag dabūt 15 minūtes laikā. Bet man vajag to stundu, ja man bija. Tev vajag tad pavadīt laiku, lūgt Dievu. Dievs, es gribu, man nav šodien. Es zinu, ka tu neradi vai vispār bez iemesla nekādu, vispār nekādu. Es sapratu, ko tu nepareizi izdarīji. Es sapratu, ko es gribu nepareizi Dievam pret Dievam. Un es teicu, tieši Dievs atsakās no šajā gribas. Es atsakās. Es atnesu tevi, es negribu gribēt. Es sapratu, ka mana miesa šo mirkli grib. Es nezinu, kur ir stop krāns, sarkanais stop krāns, ja apstājas šo vilcienu. Es Dievs palīdzīja. Un šī attiecības, ko es pateikšu Dievam, viņš viss zina, viss redz, kad divam puikam, ja? Tu prieks, ka Dievs viss redz. Viens Dievs, jā, ļoti labi, jebkura mirkli, es varu pateikt, viņam palīdz. A otrais, svētdienas skola labi, ka viņš viss redz. Pēc tam gribu met akmeni uz stiklu, un viņš alga redz, ļoti slikti. Mēs tādi, kā gribam, šo Dievs palīdz mums, griba to, ko Dievs grib. Ja tev atnāk tāda gribas, nepareiza gribas, neparakstīt,
Dievs, to mana griba un viss. Dievs, vēlns var sūtīt tavu galvu, ka domās, un viņš var, Dievs neierobežo viņam. Viens teica, ka domās kā putni, tu nevar viņam nedot iespēju lidot aiz tavai galvai, bet darīt sev mājās, tu var nedot. Nepieņem. Visi domās, kas atnāk. Viņa atnāk. Pušam grūti, no sievietām, es domāju, 100 reizes grūtāk. Viņi vispār nevar apstāties, nedomāt neko. Vīrieši tādi, viņi kā tukšo istībā tam, un kā brīvās laiks. Sievieti domā, 100. Bet Dievs mums dod valsti par to, ko notieks mūsu galvā, mūsu prātā. Un es domāju, ka 8. pantiņā tur ir tuvoties Dievam, tad viņš tuvoties jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojot šaubīgi sirdi. Jā. Tuvoties Dievam. Es domāju, mūsu dzīve, es dažreiz domāju un piekrīt, ka ekskalātors. Ja mēs neesim pie Dieva, kad mēs iesim Dievā, ir šodien aeroportā ir tāda ceļiņā, kad vēs tev dot papildu 2,5 kilometru ātrums, kā roliki, un tu tikai sāki toties Dievam, un tu skrien, izskatās, ka no malās, ka tu skrien, izskatās, tu neieliek tik daudz spēku, ka tu tuvojies Dievam. Bet ja tu netuvojies Dievam, ekskalātors ved tevi zem. Tu ārā no Dieva. Un mēs izskatām, ka tikai lepnībā, es kaut ko dabūju. Ziniet, ja draudzē risina tam visu mēnešu, kur ir viszemākais dalībnieks mūsu draudzē. Un viņa risina, un svētdienā izdarīja pasākumi, uzdevina viņam grāmatiņu, ja, un pēc pasākumiem atņemt. Tāpēc, ka viņš saka lepnieties par to, ka viņš viszemākais cilvēks, vispazemākais cilvēks. Jā, mums nevar apstājās tieši Dievs mums mīl, ļoti rūpēs par mums, viņš sūtīja visu, ko mums vajag, bet mums vajag izpildīt savu daļu. Marcis piesaist pie viena programma Exodus, ja, un šajā gadā viens no maniem draugam, audzekņiem, jā, savu laiku es daudz reizes pieskaras, un mēs satikties vienu kalpu, nometņot, un es jautāju, kā tu pavadi laiku? Viņš bija, es biju tāda misijā, un tev patīk to misija vai nē? Un viņš man, zinu, ko patīk, un viņš arī. Mēs kalpojam bērniem, un atnāk laika braukt atpakaļ, un bērni tur durvis, un nedabūt iespējama mums iziet ārā. Viņi tik negrib. Es nejautu, ko bija, tev patika ili ne? Viņš, Rom, tu man nesaprot. Tur bija Dievs. Viņš pārdzīvo kaut ko, ko es tikai bišķi varu saprast, ko viņš pārdzīvo. Un es sapratu tāpēc, ka es biju tādā apstākļā, ka tu saproti, šo vietu Dievs bija, nevajag sauc, viņš bija šeit. Un es viņam teicu, tev vajag saprast, ka Dievs aicina būt ar viņu ne tikai tur, tādā laikā, jebkura laika, jebkura vietā. Dievs var izmantot tev, jebkura vietiņā, jebkura mājas, ceļos, darbos, jebkurā.
Viņam ir tāda vēlējumas, ir žēlēna spēks, ja tev ved tevi. Un ja tu zaudē to, ko tev ir, un dabu to, ko Dievs tev sūtā. Kur tev sūtā? Man bija tāda laika, kad es dzīvoju no viena kalpošana līdz citai kalpošanai, no konferenču līdz konferenču, kā spārniem pacelt aiz mākoniem, un pēc tam zemāk. Tu gaidu nākošu, kur būs tāds uguns. Dievs teica, tu ir uguns, tu ir tāds uguns, tu ir. Dievs kam pieder bija? Es, Dievs Abrahāma, Isaka, Iekabā, es, Dievs Artisā, es, Dievs Mārcisā, es tās Dievs, es tav Dievs. Negaidi, kur būs uguns. Ļoti labi būt tur vieta, kur ir uguns, bet tu ir uguns. Brālis liecina, ka bija lūkšana, bija kaut ko īpašu, kaut ko notiek. Dievs strādā ar mums. Bet to tieši. Bet ne tāpēc, ka viņš atnāk tur lūkšana laikā, tāpēc, ka viņš atnāk tieši ar savu Dievu, ar savu patiesību, ar savu pielūdzīšanu. Tāpēc Dievs saka, kaut ko notiek mūsu dzīvī, tāpēc, ka mēs, Dievs, es neko, bet tu ko? Tu ir ko? Tu māk, tu. Mēs pacelsim tavu balsu, mēs gribam tevi vairāk. Prieks ir savu smaržu, kad tev ir prieks. Bet nākošajā pāntiņā, 9. viņš teica, nesaprašanu, iesiet nelaimīgi un vaimaniet un raudiet. Jūsu smieklī, lai to pārvesti vaidos un jūsu prieks skumjās. Dažreiz mēs nesaprotam, ka prieks, kad ir mūsu, viņš ir ar naidu. Es biju koncertā Žvaņeckavā, 2 stundas smējos un vederes sāp, tik bija, kad daudz laiku atpakaļ. Bet, kad pabeidz koncertu, es atnākšu ārā un saprašu, tukšs, pilnīgi tukšs. Es tikai 2 stundas smējos un es tukšs, man neko nav. Tāds prieks, kad ir Dievas valstībā, viņš cits. Es domāju, ka brāļi pārdeva Jāzepā, viņi arī smējas. Viņam arī bija prieks. Ļoti labi, dabūt naudu par brāli. Neko nedari, hop, dabūjā. Bet tā nav prieks, kad Dievs skaties. Un kad mēs lepnējam, Dievs stāvēt pret mums, viņš skaties par mūsu prieku. Par tevi, par manu prieku. Un skait, nepareizi, kaut ko notiek nepareizi. Mācītājs teica vienu, a tu dari, ko grib. Un priecējies, ko viņš man izdarīt. Un Dievs skaties uz tavu dzīvi, skat, nav pareizi prieks. Nav pareizi. Un viņš, ko darīt? Raudāt. Dievs, es nemaku bez tevi. Es baidos iet pie mācītāja, tāpēc, ka es neticu, ka mācītājs var palīdzēt. Es viņam pateikšu, mācītājs nevar palīdzēt. Nevar. Dievs var. Dievs. Jūs būsiet raudāt ne pret mācītāju, pret Dievu. Un Dievs var palīdzēt. Risināt jebkuru situāciju. Es tik daudz reiz dzirdu, liecinu, ka Dievs dara tā, viegli. Man viena sieviete zvana, Romāns. Es nezinu. Dievs man atbrīvo no smekēšanas. Es gribu, ļoti labi, es dzirdu, ka Dievs palīdz šajā situācijā. Viņš, Romāns, tu nesaproti. Es 30 gadi smēķēju katru dienu. Un pēdējā gada nemaku met, un gribu, un nemaku. Un šodien es brīva no smēķēšanas. Tu saprati?
Es tā mēģināju kaut ko tādu, kā bērns. Smēķēt, un es sapratu, es nemagu saprast tevi. Es nemagu saprast. Es priecājos par tevi, no es nemagu saprast. Dievs grib un darīt savu darbu. Kad Jūda pārdot Jēzu, dabūja 30 sudrabas. Varbūt viņš arī bija prieku. Varbūt nebija. Tāpēc, ka viņš pēc tam atdot atpakaļ. Bet farizieji bija tieši ar prieku. Notiek. Tieši, ko mēs gribam. Kad viens farizijs Nikodims teica, ka mēs sapratam, ka tu no Dieva. Mēs sapratīsim. Pilāts saprat, kāpēc atved Jēzu. Viņam neviens pa plauktiem neko nepatikt. Viņš zina, viņi grib viņu slavu. Tāpēc viņu atved. Mūsu prieks. Dievs vada mums, kuru viņš aicina. Viņš sagatavo mūsu sirdi. Dēliņš un puika un māsa atbrauc pie vecmāmiņa ciemiņā, un vecāki atbrauc pa savam darbam, un puišam nav ko darīt, viņš saka, met akmeni un trāpīja Zosim uz galvu, un Zosis nomira. Viņš tik baidīties, kas būs tālāk, un viņš paņem lapstu un zakapal aprākā, to Zosiju. Un tikai viņš izdarīja visu, sakārtoja, neviens neredz, un masa. Brālis, es redzu. Ja tikai vecmāmiņa neuzzina. Labi. Vecmāmiņa, ankole. Mazie, ejam ēst. Viņi sēž uz galda, bāro, un pēc tam mazmeitiņa pamazgā trauki. Nē, es negribu, brālis grib. Neaizmirs pazosi. Jā, vecmāmiņa, es pamazgāšu. Viņš pamazgā. Vecmāmiņa. Meitini, sakārtoja istabā. Brālis grib. Neaizmirst pazosi. Labi. Vecmāmiņa, es izdarīšu vispār. Un tā katru mirklis kaut ko sanāk, un viņa spiedums vairāk un vairāk. Un svētdienā atbrauc vecāki. Un mūsu pilsētā atbrauc Luna parku, braucam, bērni un māsā. Brālis negrib. Neaizmirst pazosi. Un vecākam pateicu. Jā, kaut ko negribu. Un meita atbrauc Luna parka, tam spēlē, visi. Puikas sēž. Nemeku vēl. Atnāk pie vecmāmiņa. Vecmāmiņa, piedod man. Es tavu Zosu nogalināju slepkavī. Piedod man. Vecmāmiņa. Es zinu. Kā? Es tieši tādu mirkli skatos uz logiem. Un kāpēc tu nepateici neko? Tu redzi, ko mana māsa izdarīja. Es gribu paskatīties, cik ilgi tu būs dzīvot ar tādu spiedumu, un cik tu dod viņa traucot un salauzt tavu dzīvē. Dievs kā tāda
omītē, ka tev mīl. Un viņi negrib, ka tev vēlns salauza tavu dzīvi. Atbrīvo, atnek pie veco māmiņa, pie Dieva, pateic, ka tu vainīgs. Ka tu vainīgs. Viņam ir iespēja dot tev jauno iespēju. Dargais Dievs, mēs sapratam, ka tu mums ļoti vajadzīgs un neviens no mums nevar pateikt tev, ka mēs tādi, kad vajadzīgi būtu. Un tu netver savu seju, tu gribi mums palīdzēt. Piedod mums mūsu zosi, piedod un palīdz. Palīdz, dārgais. Palīdz mācītājiem Mārcim redzēt un palīdz citiem atrast tevi. Svētī viņu, svētī šo draudzē. Svētī šo ligavainu, tavu ligavainu, tavu. Halleluja. Paldies par tavu asinī. Paldies. Paldies, svētais. Paldies. Paldies. Tu gribi redzēt prieku tavai draudzē vairāk nekā mēs. Tu gribi Dieva valstībā, ja bija jebkuram, vairāk nekā mēs. Tu rūpējies par mums. Tev rūpējies. Halleluja. Paldies. Tu ir vislabākais. Tu alfa ja omega. Tu ir sakums un gals. Un nav tāds kā tu. Nav tāds kā tu. Tu ir mīlestībā. Tu ir vislabākais tiesītājs. Mēs atnākam pie tevis un sapratam, ka vainīgi. Sapratam, bet ceram dzirdēt, ka tu apmaksā par mums visdārgāko cenu. Un paldies par to. Nav labākajā advokātā. Nav labākajā advokātā kā tu, Dievs. Palīdz mums būt dievbībā. Dievbībā. Un nezaudot to, ko tu sagatavo priekš mums. Nezaudot, neapmainīt par mūsu gribu. Nu, palīdz mums gribat to, ko tu gribi. Ja tevi būs vairāk mūsu dzīve, a mēs, mūsu miesa, mazāk. Palīdz, svētais, palīdz, 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 palīdz. Halleluja. Tu, mūsu kungs, a mēs, tavi kalpi, tavi vergi. Un mēs priecājamies, ka mums kungs vislabākais. Halleluja. Paldies. Amen.